Mašīna, uzmanīgi, mašīna. Jūs redzējāt, kas tikko notika? Jūs abi divi tādi tumši apģērbušies. Kāpēc jūs nepaņēmāt līdzi vesti? Bet vesti tik stulbi izskatās. Vesti izbojos man fit. Nu labi, varbūt mana vesta nav tā pati skaistākā vai stilīgākā, bet vismaz es esmu pasargāta, es esmu drošībā. Mani šitādā melnā naktī autovadītājs var mierīgi saredzēt, un es esmu droši. Emīl, tev taču kabatā ir lukturs. Tiešām? Tas vismaz ir kaut kas, izmanto to. Un starp citu, vēl divas lietas, ko es jums gribu atgādināt. Puiši, nedrīkst iet vienkārši pa ceļa vidu. Ir obligāti jāiet pa ceļa malu, nākat šurp, ejam vairāk uz ceļa malu. Un pretīm mašīnas braukšanas virzienam. Un vēl viena lieta. Vislabāk ir tad, ja tas cilvēks, tas, kurš ir vislabāk izgaismotākais, kā piemēram es ar savu vesti, pasargā savus draugus. Un iet šajā pusē. Tāpēc, ka mani ieraudzīs, jūs neieraudzīt. Nu, zini, vispār nav diezko forši tā vazāties pa nakti ārā. Jā, mums gandrīz notriec. Nu jā, tāpēc pirmkārt par nakti baigi tādos tumšos, neapgaismotos ceļos nevajag vazāties. Un, ja gadījumā ir tāda situācija, tad vajag uzvilkt kaut ko tādu gaišāku veste, tie paši lukturi. Es jums iesaku nopirkt kaut kāds krāsaināks jākas. Atstarotāji bieži tiek izmantot kā tādi dizaina elementi apģērbā, piemēram, kaut kādus uzšuvus. Bet kā vispār var pareizi izmantot atstarotāju? Jāsaka tā, ka vislabākais variants ir to, ko mēs arī ielās īstenībā redzam. Ir šīs jakas, piemēram, kas ir šūtas tikai no atstarotāju. Pilnībā atstarojoši. Tas ir ideāls, perfekts variants, ir ceļš, piemēram, tam pašam pieminētajam velospēdistam. Gājējiem ļoti svarīgi, lai viņam esošie atstarotāji būtu redzami no visām pusēm. Jo tas variants, man ir atstarotājs, tāds atpaļas bumbulīts, vai ne, kur es kaut kur pie kabatas piekārtas, vai ne. Man ir, bet tas, ka viņi neredz, vai ne, to cilvēks nepadomā. Ir ļoti svarīgi, lai redzētu no visām pusēm. Starp citu, Latvijā varbūt tas ir mazāk izplatīts variants, bet daudzās citās valstīs mēs skatoties redzam, ka atstarotājs ir piekārtas tādā salīdzinoši garā lentē. Tas var būt tāds elements ar kaut kādu lapiņu, bet svarīgi ir tas, lai viņš plīvinās pa gaisu. Tātad, lai viņš ir redzams no visām pusēm, ka viņš tur plīvo ejot, un it sevišķi tas raustīgais atstarotājs, kur vadītājs redzēs kā mirgojošu punktu, tas ļoti, ļoti pasargās. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs varam, piemēram, viņu no kabatas izņemt, izmest, un tad viņš tur mums plīvo riņķī. Attiecīgi ieejot kaut kur telpās vai kur, tad mēs varam savākt, ielikt viņu atpakaļ kabatā un viss būs labi. Protams, izvēloties apģērbu ideālā variantā, mēs skatāmies, lai uz šīm jakām būtu šīs uzšūs. Protams, jā, tie var būt dažādākie dizaina elementi. Ir mums daudz ražotāji piedāvā, piemēram, cepurus, kuri tikai tas viens atsevišķais diegs ir iešūts, bet tumsā mēs redzam tāds spīd cepuru ideālu. Tanī skaitā skatīties ir, ja mums ir šie atstarotāji, lai viņi netiktu aizsegti. Piemēram, daudziem uz muguras tur tiešām superīgi emblēmi, viss kā vajag. Viņš uzliek melnu mugursomu pa virsu, vai ne, un atstarotāji vairs nav. Tāpēc ļoti svarīgi ir, piemēram, arī uz tām pašām somām, lai viņi būtu izvietoti, jo daudzās valstīs, piemēram, noteikti obligāti prasība, kad, piemēram, skolnieku somām jābūt obligāti ar atstarotājiem. Sadāk vispār tirgot nedrīkst. Bet, var jau nopirkt arī turismu somu, kur varbūt nav šo. Bet tajā brīdī pašam jāparūpējas, lai būtu šie atstarotāji. Un tiem cilvēkiem, kuriem ir jāpārvietojas, piemēram, skolnieki, kas kaut kādos lauku rajonos pārvietojas, tad ideāli, piemēram, tās pašas somas ir ne tikai atstarotājas, bet nostiprināt, piemēram, arī velospēdu mirgojošo lukturīti. Kāpēc uz vestēm tiek izmantot šī dzeltenīga zaļā krāsa? Jāsaka, tie, kur droši vien bioloģi ir ļoti labi mācījušies uz teicamām atzīmēm, tie zinās atbildi uz šo jautājumu, jo šī ļoti spilgtā elektriskā krāsa, kā viņu vēl arī mēdz saukt, tad vai nu spilgti oranžs, dzeltens, atsevišķos gadījumos arī tāds zaļganīgais tonis vai sarkanīgie toņi, tādi spilgti sarkanie. Tas jau dabā kā tādā ir brīdinošais signāls. Ja mēs skatāmies Amazonas mežus, tad tur ir vardes ļoti spilgtā krāsā. Un viņām svarīgākais, lai viņas laiks pamanītu,
Un tas ir brīdinājums, ka tā vārda ir indīga, ka no viņas ir jāuzmanās. Un līdz ar to cilvēkiem, tāpat kā jebkurai bioloģiskai būtnei, ir jau gēnos iestrādājies tas, ka mēs šo krāsu pamanām. Tā ir brīdinošā krāsa, gan brīdinošā krāsa dabā, gan brīdinošā krāsa satiksmē. Turklāt, ja mēs tā reāli dabā skatāmies riņķī, izņemot vārdus, tad šī krāsa nav sastopama. Tātad dabā mums nav tik spilgtu objektu. Līdz ar to šīs krāsas lec ārā, un mēs viņas pamanām. Cik garš ir autobremzēšanas ceļš? Tātad pirmkārt, tas bremzēšanas ceļš ir, ja runā tīri par bremzēšanu, tas ir tad, kad riepas kauts. Tas ir kā 13 metri. Ja runājam 50 km/h. Nu, protams, no ātruma tas ir atkarīgs. Un jāsaka tā, ka ar bremzēšanas īstenībā pareizāk būtu runāt par apstāšanās ceļu. Jo pirms bremzēšanas ceļa vadītājiem vēl ir tāds reakcijas laiks, reakcijas ceļš. Jo tanī brīdī, kad ir tas bīstamības faktors, tanī brīdī cilvēks smadzenes saprot, tad cilvēkam ir no gāzes pedāļa jāpārceļ kājas bremžu pedāli, tas pedāls jānospiež, jānostrādā bremžu mehānismiem, jānodeformējas riepām, un tikai tad sāks bremzēšana. Tas laiks paņem apmēram sekundi. Tātad sekundi vadītājs tikai reaģē un mašīna nebremzē, ātrums nesamazinās, nekas ārēji nemainās. Pēc tam sākas šis efektīvais bremzēšanas process. Tāpēc normāli satiksmē mēs runājam par apstāšanās ceļu. Tas ir gan šī reakcija uz bīstamību, gan tālāk jau pats bremzēšanas process. Tālāk vēl jāskatās, kāds ir ceļa segums. Tātad slapjš, apledojas. Nu, ja ir tīrs ledus vai ne gājējiem, pat skaidrs, ka viņš tik ātri nevarēs apstāties, ka viņš slīdēs uz priekšu. Līdz ar to tas attiec uz automobīlu. Ja mēs runājam par sausu asfaltu, tad atkal mums ir tas avārijas bremzēšanas režīms, pedāls grīdā, riepas kauts, putekļi pa gaisu. Bet normāli satiksmē jau cilvēks nebremzē tā. Tātad tanī brīdī, kad viņš grib palaist gājēju, viņš ierauga, ka tas gājējs ir pietuvojies, viņš sāk lēnām bremzēt, un tā, lai arī pasažieri nelido pa gaisu, ir ceļš, tas ir autobus. Iedomājieties, ja autobus nobremzes ekstrēmi, visi pasažieri būs čupā. Bet normāli, tātad 50 km/h, savs asfalts mums aizšos 50 metrus, lai automobils normāli varētu apstāties. Mēs taču visi savā ikdienā cenšamies būt pamanīti, ievēroti un redzami. Varbūt izmantojam šo pašu principu arī ceļa satiksmē tumsā. Tumsā izvēlies vilkt vesti, izmanto lukturi un dažādas atstarotājus. Un tad, kad ir lietaināks laiks vai pat sniegputenis, kas ļoti cerams mums šajā pavasarī vairs nedraud, izvēlies vilkt gaišāku un spilgtāku apģērbu, kā piemēram sarkanas krāsas, oranžs un arī dzeltena. Un pat ja ir migla vai saule, ejot gar ceļa malu, tev arī jābūt īpaši vērīgam. Jo atceries to, ka pirmkārt šoferis skatīsies, kas viņam notiek priekšā, un tikai tad skatīsies, kas notiek ceļa malās. Un saule arī ir ļoti bīstama, tāpēc, ka šoferis var samazināt savu redzamību daļ tā. Jā, un kļūt apžilbināts. Kā arī autovadītājs, protams, ka tevi pamanīs. Bet, ja mašīna brauc ar 50 km/h, tad tas bremzēšanas ceļš ir aptuveni tie 50 metri. Un tas nozīmē, ka pat ja mašīna un autovadītājs tevi pamana, tad spēs nobremzēt tikai pēc 50 metriem. Un, ja notiks ļaunākais un sadursme būs neizbēgama, tad atceries to, ka sadursmes trieciens var tikt pielīdzināts tam pašam triecienam, ka tu nokrīt no 10 metru augstuma vai no 3. stāva mājas jumta.